Šī meditācija sakārtos tavs sirds čakru, pateicoties piedošanai un mīlestībai. Bet pateicoties runām, tā attīrīs tavs sirds čakru, anahatu, un pateicoties īpašām skaņu vibrācijām, tā ievibrēs tīrākā un augstākā diapazonā. Sagatavoju iepriekš izprintēto runisko sastāvu. Iekārtojies ērti un aizver acis. Mierīgi, dziļi ieelpo. Attīri savus galvenos enerģijas kanālus. Tikpat mierīgi un dziļi izelpo. Atbrīvo elpošanu. Sakoncentrē savu prātu uz sajūtām. Mēģini sajust, kas notiek tavā astes kaula galiņā. Ieelpo caur to un piepildi sevi ar zemes enerģiju. Un tikpat mierīgi izelpo. Tagad savu koncentrēšanos veic galvas rajonā, tur, kur atrodas vainaga čakra. Sajūti kādu pulsējošu, kņudinošu sajūtu tajā rajonā. Tagad veic mierīgu dziļu ieelpu un piepildi sevi ar kosmisko enerģiju. Tikpat mierīgi izelpo. Un tagad mēģini atcerēties to cilvēku, kas tev nodarīja pāri, kas tevi sāpināja, vai izraisīja tev satraukumu, dusmas vai aizvainojumu. Mēģini vizualizēt to cilvēku, kam tu nespēji piedot, nespēju uzticēties. Vizualizē šo cilvēku savā priekšā. Pievērs uzmanību viņa izskatām, kājām, rokām, galvai. Ieskaties viņa acīs. Mēģini saskatīt viņa acis. Ko tu tur redzi? Kādas ir viņa acis? Vai tās ir dziļas, naida, nekaunības pilnas? Kādas tu redzi viņa acis? Kādas ir šīs acis šim cilvēkam?
tagad mēģini vizualizēt un iedomāties, kāds tas cilvēks varētu izskatīties 18 gados. Vizualizē. Pamēģini viņu ieraudzīt izlaiduma ballē. Kāds viņš izskatītos, sapucējies, svētku drānās. Pievērš uzmanību, kāda ir šim cilvēkam mati vai frizūra. Kas viņam mugurā? Un ieskaties tagad viņa acīs. Kādas ir tagad viņa acis? Vai tu spēj saskatīt, ka acīs ir jaunības dzirksts, un tajās ir pazudusi tā nekaunība, tā bezkaunība un agresija, kur tu saskatīji sākumā? Tagad tajās tu ieraugi jaunības naivumu, jaunības spēku un enerģiju. Tās ir zinātkāru pilnas acis, kas vēlas iepazīt pasauli. Bet tagad to pašu cilvēku iedomājies un vizualizē vēl mazāku, kā pirmklasnieku, kas tikko ir uzsācis savu skolas gaitu. Mēģini iedomāties, kāds šis cilvēks varētu izskatīties. Mazais pirmklasnieciņš sapucējies uz 1. septembri ar puķu pušķīti rokā. Pievērs uzmanību tagad viņa acīm. Ieraugi, kāds tajās ir patiesa bērna prieks, kā mirdz viņa acis. Bērniņš ir tik laimīgs un jūtas īpašs. Ieraugi viņa acīs šo satraukumu no nezināmā, jo viņš ir gatavs apgūt visas šīs zināšanas un pieredzes, ko piedāvā viņam lielā dzīves ābece. Pavēru šī bērniņa acis. Bet tagad vizualizē un iedomājies šo pašu cilvēku, vēl mazāku, pavisam maziņu, kā mazu zīdainīti, kurš guļ bezpalīdzīgi savā redeļu gultiņā. Pieeja
tam klāt. Pieliecies un izcel viņu no gultiņas. Paturi viņu savās rokās. Paskaties, cik mazas un mīļas ir viņu rociņas. Paskaties uz to mazo, mīļo jauko galviņu. Un paskaties, ar kādām mīlestības pilnām acīm viņš uz tevi skatās. Paskaties, viņš tev uzsmaidīja, un viņa smaids un acis ir tik dzidras un patiesas, mīlestības pilnas. Paskaties, kā mazais cilvēciņš pret tevi stiep savas mazās rociņas. Viņš grib tevi samīļot. Nu, paskaties taču viņa actiņās un nedusmojies uz viņu. Nu, piedod viņam. Tu tak nespēji dusmoties uz mazu bērni. Tu tak nespēji turēt aizvainojumu uz tik mīļu un jauku mazulīti. Piedod, piedod un aizmirsti savas sāpes, pārdzīvojumus un bēdas. Turpini skatīties uz mazulīti. Skaties viņa mīļajās actiņās un atkārto, klusi savās domās līdz katram manam teikumam. Es piedodu tev. Es vairs nedusmojos uz tevi. Nosauc viņa vārdu. Es neturu aizvainojumu un sarūktinājumu savā sirdī. Aizvainojums, dusmas, naids, vilšanās, neticība. Tas viss ir pazudis. Esmu brīva no tā. Bet tagad ieliec mazulīti atpakaļ gultiņā un vēl mirklīti uzkavējies pie tā. Mēģini sajust, kas notiek ar tevi šajā brīdī, šeit un tagad stāvoklī. Mēģini izjust šo mīlestību pret šo mazo, mīļo, maigo, jauko cilvēciņu. Un atceries, mēs visi esam cilvēki, un mēs visi nākam šeit, uz šo planētu Zeme, lai mācītos un labotu savas kļūdas. Tad dod šim cilvēkam un sev šo iespēju labot tās. Un tagad
turpini atkārtot un pasaki šim mazajam cilvēciņam. Man ļoti žēl, ka nespējām atrast ar tevi kopējo valodu. Lūdzu, piedod man, ka visu šo laiku savā sirdī turēju aizvainojumu un dusmas un nedevu tev iespēju labot to visu. Es pateicos tev, ka caur sāpēm tu iedevi man paskatīties uz sevi no malas un ieraudzīt sevi kā ietiepīgu, noslēgtu sevī, dusmu un aizvainojumu pilnu būtni. Tu iemācīji man būt labākai, sirsnīgākai, mīļākai, un par to es mīlu tevi. Bet tagad paņem savu runisko sastāvu. Skaties uz to un kopā ar mani aktivizē to. Atkārto klusi savās domās katram manam teikumam līdzi. Es lūdzu savus augstākos spēkus, erceņģeļus, gaismas eņģeļus, sarģeņģeļus, nākt man palīgā un aktivizēt šo runisko sastāvu, lai runiskais sastāvs palīdz man attīrīt manu anahata čakru, lai rūni, sol, iznīcina un likvidē visus blokus un maģiskās negatīvās piesaistes, visas negatīvās enerģijas, kas atrodas anahatā, lai transformētās dievišķajā, beznosacījuma mīlestības enerģijā un piepilda mani ar pozitīvu un nepieciešamu man enerģiju, lai rūni iedarbina arī visu šo runisko sastāvu, lai runa madra palīdz sazināties ar maniem augstākiem spēkiem un likvidē visas negācijas un atjauno manā organismā visas enerģijas un spēkus, lai logra runa likvidē visas negatīvās programmas un blokus un atvieglo sastāva darbību. Lai plastur runa atjauno visu organismu kopumā un atgriež man atpakaļ veselību, laimi un jaunības spēku.
lai atjauno anahatas čakras darbību un atvieglo sastāva iedarbību, lai asrūna palīdz sazināties ar šiem augstākiem spēkiem, atjauno anahatas harmoniju un funkciju, atgriez man veselību, laimi un jaunību. Vai runiskais sastāvs darbojas 9 diennaktis un 10. tiek nodedzināts ar pateicību. Lai to bet tagad mēģini vizualizēt šo rūmu un vizualizējot, izlaid viņu caur savu sirds centru. Aizver acis un sajūti, kas notiek tavās sirds centra rajonā. Vai tu sajūti tur kādas pārmaiņas? Vai tu sajūti, kā sirds sāk pulsēt savādāk? Vai sajūti, kā ieplūst kāda vēsuma, siltuma plūsma? Vai sajūti pulsējošu, kņudinošu sajūtu? Un tagad atver savus acis un 3 reizes uzpūti uz šī runiskā sastāva savu elpas dvašu. Bet tagad ieklausies spēcīgā skaņu vibrācijā. Skaņā jam. Tā ir mantra, kas ievibrēs tavu anahatu augstākajās frekvencēs. Yam, 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 yam. Yum, 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 yum. Yum, 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 yum.
Yum, 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 yum. Yum, 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 yum. Tagad tu iziesi laukā no šī meditīvā stāvokļa, viegli un ar smaidu. Tāpēc ieelpo mierīgi dziļi, aizturi gaisu, pasmaidi un izelpojot atver acis.